Nacionālajā bruņoto spēku personāls NBS komandīru maņu ceremoniju nostādīts. NBS apvienot štābu priekšnieka vietnieks pulkvedis Magilnis. Aizstādi karavīri! Godātais aizsardzības ministra kungs, Nacionālo bruņoto spēku komandieru kungs, ģenerāļi, virsnieki, karavīri, cienītās dāmas, godātie kungi. Šī ir jau tradīcija. Svinīgi nodot kaujas karogu. Komandieris komandieriem. Un daudz labu vārdu jau tika teikts par ģenerālu majoru Maklakovu. Par to, kas ir sasniegts šeit 4 gados. Ir kā īsts periods, ir kā viens mirklis, ir kā grūtību periods valstī, un, protams, arī tās bruņotajiem spēkiem. Taču paveikts ir daudz. Atliek pieminēt tikai 2 lielās starptautiskās misijas. Profesionālās armijas izveidošanas nobeiguma fāzi. Štāba reforma. Un visas ir izdarīts ar samazinātu valsts finansējumu. Tas ir karavīri cienīgs darbs, tas ir ģenerāļu cienīgs darbs. Un, protams, šodien, kad par komandieru kļūs Grābas kungs, izaicinājumi ir mūsu priekšā. Un armija nemēdz dzīvot bez izaicinājumiem, bet, kā ir parādījusi mūsu nesenā vēsture, tā spēja atrisināt visas problēmas, spēja stāvēt savu dzimtenes sardzē. Un tad es vēlēšu arī ģenerālim Graubem veiksmīgi turpināt to, kas iesākts. Viņa pieredze ir pietiekama, lai es būtu pārliecināts, ka mums visiem kopā izdosies. Ģenerāļi, virsnieki un karavīri, es gribu izmantot arī šo brīdi, lai teiktu jums paldies par teicamo dienestu Latvijas valsts vārdā. Un šīs veiksmes pamatā vispirms ir profesionālisms, kas iegūts mācoties un trenējoties. Otrkārt, tas ir patriotisms, savas dzimtenes mīlestība un apziņa, ka visi Latvijā dzīvojušie cilvēki var strādāt, nedomājot par to, ka viņus kāds apdraud. Tas ir stāsts, ko es gribu stāstīt katram mūsu pilsonim, ka armija ir stipra, profesionāla un mīl savu dzimteni. Es novēlu jums visiem tāpat turpināt. Grūtības būs, mēs viņas pārvarēsim, mēs uzvarēsim. Pamatoties uz Latvijas Republikas Saimas 2010. gada 15. aprīļa lēmuma par ģenerāla majora Graubes apstiprināšanu Nacionālo bruņoto spēku komandiera amata. Vienības līdzināties! Mierā! Latvijas armijas karogu pie manis! Valsts prezidenta kungs, esmu beidzis pildīt Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatu. Nododu šo karogu.